Pašlaik man blakus atrodas Roberta Petersona pārstāve. Un, menedžera skolotāja. Pēdējais numurs Eirovīzija, 10. She's a Queen dziesma. Kā jums pašlaik vissanākā ir iecerēts? Nebūt, ne. Kad es ieraudzīju puišus uz skatuves, mums jau nav nekāds šovu, tikai viņi ir brīvās kustības un viņi brīvu skatuves. Viņi lec tur, Lenijs tur bez mazvai špagats tais, un tas nekā nebija. Un pat režisors Arvīds Babrs teica ārprats, kāpēc nekā nebija ko parādīt, bet lieta ir tāda, ka pēc Zagorskas numura, tas ir 8. numurs, ir ļoti daudz ūdens uz skatuves, un arī aiz viņiem ir 9. numurs Met Shop Boys, un mēs esam pēdējie, mums nav iespējams vispār pakustēties uz skatuves, jo slīd kājas. Un televīzijas padoma, protams, to tagad risināja, un es arī atnesu lupats no mājām, frotedvies, un es esmu ar mieru kāpt uz skatuves un arī slaucīts, bet man vienkārši nepatīk Jūra Millera tāda ņirgājoša attieksme, jā, pret mums. Tas nekas, ka es esmu Ventspilnieks, un mums šoreiz tā netīšām gadījās 10. numurs. Manā vietā varēja būt arī kā cits numurs, bet viņš kruti izņirgājās par mums un pateica neatļāvāt uguni. Tas ir tā, ka Ventspils neatļauj, dabījāt ūdeni. Un es domāju, ka tā ir klāja ņirgāšanās par citiem dalībniekiem un arī par visiem Eirovīzijas dalībniekiem. Un mums ir tā, ka ugunsdzēsēji dzēš to uguni, ko neatļauj Ventspils doma. Un faktiski tā nav Ventspils doma, bet ugunsdzēsēji neatļauj šādi rīkot to uguņus, jo mēs esam atbildīgi arī par cilvēkiem, un šī ēka arī nav celta tikai vienai dienai, un es biju ar Milleru arī pusfinālā Mārupē. Man 2 dienas nāca tāda benzīna atrauga, it kā es būtu sarījusies vai sāpojusies benzīnu, un es zinu, ka arī daudz cilvēku teica, ka viņiem acis sāp. Kad ir tie šovi līdz zināmai robežai, bet viņš jau tagad ņirgājās burtiski pa visiem. Kā viņš domā risināt šo problēmu, jūs neesat informēti? Es viņam teicu, es tev atnesu lupats un rāpu uz ceļiem un slauku kamēr. Bet viņš tā nosmējās, un tas ir Millers, un protams, sajūsmā nav neviens, ne Eirovīzijas rīkotāji, un Arvīds Babrs ir ļoti sašauts. Es nezinu, kā tālāk ies, bet es lupats atnesu, un ja kas, es kāpšu uz skatuves un slaucīšu to grīdu. Kā jūs uzskatāt, tas ir fiziski iespējams tā, ka to visu skatuvu tiek notīrīta kādās 5 minūšu laikā? Es diezgan daudz lupats atnesu, arī frohalātus. Pat cik es te blakus dzīvoju, man nav žēl. Vismaz centīsimies, jo tas ir spoguls, kas ir uz grīdas, jā, un pamēģiniet kāds uz slapi spoguli, tur uzreiz aizies kājas pa gaisu.